Kāpēc jūs nepasakat skaidru nē kuģu nodošanai Krievijai? Alors, la remise des bateaux, tātad kuģu nodošana, tur ir runa par līgumu. To parakstīja iepriekšējā valdība. Līgums, kurš mums uzliek pienākumus. Tas ir starptautisks līgums, un tas attiecas uz visām pasaules valstīm, kuras pērk ieročus. Tās nav absolūtas demokrātijas noliedzējas. Pastāv starptautiski noteikumi, kurus visi ievēro. Tas nozīmē līgumu ievērošanu. Ir ieviestas sankcijas, kā jau jūs to zināt. To noteica Eiropas padome, tātad valstu līderi no 28 valstīm Eiropas Savienībā. Kuģi nav sankciju sarakstā. Tātad likumīgi eksistē līgums, un tas nav atcelts, tas ir spēkā, un tam ir jātiek izpildītam, jo tā ir arī Francijas uzticamība komerciālajā kontekstā, kā arī visas pārējās iesaistītās valstis. La crédibilité de la France dans l'ensemble de son commerce international, comme pour tous les autres pays qui est en jeu. Ceci étant, taču Republikas prezidents bija ļoti noteikts. Šī brīža apstākļos mēs nevaram nodot šos kuģus Mistral Krievijai. Es domāju, ka viss ir pateikts. Mums nepieciešami divi priekšnoteikumi. Politiskais noregulējums Ukrainā un otram kārtām uguns pārtraukšana, īsta uguns pārtraukšana. Un jāatzīst, ka tas, ko mēs redzam pēdējās dienās, nav pareizais virziens. Pēc tam Republikas prezidents pieņem savu lēmumu par piegādi vai nepiegādi, tad, kad iestājas brīdis. Jūs redzat uguns pārtraukšanu, bet tāds starptautisko tiesību un normu pārkāpums kā Krimas aneksija un Krimas okupācija, jūsuprāt, nebūs šķēršlis, lai Francija nodotu karakuģus Krievijai? Tās ir divas pilnīgi dažādas lietas. Francija neatzīst un nekad neatzīst Krimas aneksiju. Tas ir pilnīgi skaidrs. Tas ir tāpat, kā Francija nekad nav atzinusi Baltijas valstu aneksiju Padomju Savienībā. Lūk, to mēs nenoliedzam. Bet es atkārtoju, kamēr Ukrainā nav skaidra politiskā atrisinājuma un noregulējuma, un arī īstas uguns pārtraukšanas, mēs nepiegādāsim kuģus, to saka valsts galva.